Labdien! Šī ir Patreon epizode? Mēs sarunājam, ka nē, laikam. Ok. Šī nav Patreon. Publiskā. Labdien! Mēs esam šodien epizodē uzaicinājuši Kugrēnu, tāpēc, ka Bāliņš ir Eirovīzijā, tāpēc mums šī ir Eirovīzijas themed epizode, un mēs runāsim tikai par Eirovīzijas jaunumiem un pārunāsim, kamēr Bāliņš ir prom, tad mēs varēsim izzināt visu. Iespējams, ka šī epizode ir iznākusi Bāliņš, jau ir ciets teroraktā. Varbūt tās viņš vairs nav starp mums, bet cerams, ka tā nav. Tas kā mūsu Als Horfords. Okay. Mēs ziņas savainājās, tad mums ir vēl viens labs spēlētājs. Jā, labi. Viens no labākajiem sastāvākumiem. Tā, pagājušo sataisīju. Man šitais no Carbs Company dzēriens garšo. Fokus dzēriens. No sponsored. Nav bet tur normāli daudz kofeīns. Jā, nu šitais trāks. Labamiņš. Šitais ir trāks. Nevajag nafig lēdus. Tu jūti kādu efektu no šitiem? Nezinu, man garšo. Man liekas, ir jā, varbūt. No kafijas un Red Bull un tiem man tikai garšo, bet man nav no Red Bull tev. No Red Bull man nav tas pacelāts mūds. Te sanāk vairāk nekā Red Bullā. Nu, šitais ir trāks. Jā, te ir 55 mg 100. Red Bullā ir 32 mg. Kofīns, jā. Te ir gandrīz divreiz vairāk. Jā, šitos vajag divus izdzert un iet paskriet kaut 21 km. Jā. Tas ir. Bet ir kaut kāds cilvēks, kas dzer Red Bulls skrienot. Tāpēc jau riteņbraucēji kafijas kapā visu laiku. Visi sportisti kapā kafijas diezgan agresīvi. Jā. Runājot par sportistiem, es domāju, mēs varam, tā kā mums ir divi basketbola teamed apģērbi, jau mēs noteikti varam mazliet, kā jau šajā gada nogrieznī aktuālākā tēma ir NBA play-offi. Kādas ir jūsu šī brīža sajūtas? Man liekas rēcīgi, kad visi, kas sako līdzi, visiem ir ļoti pohuji par sēriju, kas ir ļoti tā kā nevienā apskatā, nevienā sportziņās nekad neparunā. Vienmēr tad vēl Cleveland pret Orlando. Viņa vienīgie, ko es neesmu skatījies, neviens nav. Es laikam palēkāju, ja tu jāapsauc 5 minūtes no šīs 5. Viņa vienīgie, mēs viņam spēlēsim nākamajā. Boston, jā. Es neesmu skatījies. Es zinu, man liekas, daudziem būs, ka Boston pret viņiem spēlēs. No kurienes viņi parādījās? Viņi izlaid pirmo kārtu. Jā, mēs Lepni tieši arī pēc pagājušās epizodes runājām kaut ko basu, un abi divi nonācām pie tā, ka vispār. Es nevienu tā kā recap neesmu noskatījies. Tāds, jā. Bet tagad gan es īstenībā diezgan... Bāliņ? Nē. Jā, tā necā. Ka es neesmu noskatījies nevienu... Clevelands vēl? Jā, un Clevelands, ko es saku? Bet vienkārši tagad būs interesanti, jo tagad kopumā es gribētu, es nākamo spēli skatīšos, kas viņiem būs, jo es gribu, lai Magic uzvar, lai viņiem pēc iespējas garākā sērija, lai Boston spēja ilgāk atpūsties. Jo Cleveland šodien uzvar, tad sērija beidzās. Bet, ja Magic uzvar, tad vēl ir 2 spēles, tad Porziņas var savu traumu pasaudzēt. Porziņas tāpat, es domāju, nespēlēs to kārtu. Tu visu nākamo kārtu? Tur ir rekord, tā kā piemēri ar tieši tādu pašu traumu ir, ka šajā sezonā, kam ir bijuši tāds ir 14 līdz 17 dienas izlaiž. Tā plus mīnus ir otrā kārta. Bet viņi varētu tikt arī bez Porziņa galāt. Ar to, jā, tur ir jātiek. Viņiem jāsāk problēmām tikai konferences finālā. Sākumā bija, es to spēli skatījos, un, kad tu dabūji traumu, ka tev nav nekāds kontrakts bijis, tas Ahilejs, špīziets Ahilejs, tas un īstenībā tā kā mazāks. Tas 2 nedēļas tas man. Bet tā bilde ar to zābaku bija normāli skērīgs. Es sapratu, viņi liek vienkārši. Viņi liek visu tagad, jā. Es par traumām un tituliem un playoffiem, es domāju, tas Balcers, hokejs latviešu, viņš izcīnīja Šveices čempionu titulu. Viņš no visām spēlēm, viņš sezonas laikā kaut kāds 3 spēles tikai nespēlēja, viņš playoffos spēlēja visu. Un vienīgā spēle, ko viņš nespēlēja playoffos, bija fināla 7. spēle, kur viņi izcīnīja. Es domāju, pa cik procentiem tas samazina tev tajā, tas samazina tev, ka ir tā līgsmošana pa kaut kādu, man liekas, ka tieši to spēli pārpildītā mājas arēnā nespēlē. Bet, viņš izlasē nespēlēs, man viņš ir miris tāpat. Nē. Kāpēc viņš nespēlēs? Viņa trauma, viņš nespēlēja pēc pēdējo spēli arī. Nē, bet izlasē, kāpēc viņš nespēlēs? Tā trauma pāriet arī uz izlasi. Es domāju, šī ir mana klubu trauma. Priekš izlases es diezgan vesels. Mīlestība pret valsts samazina tev sāpes uz laukumiem. Jūs esat runājuši par to Merzļīkina geitu šajā... Mēs kaut ko mazliet pieminējām, bet mēs neko nezinām baigi dziļāk paši, tāpēc mēs neesam sapratuši, kas tur notiek. Varbūt mūs var izgaismot. Nē, man liekas, tas rēcīgākais, ka viņš tajā intervijā, kur viņš runāja,
viņš ir kaut kā apvainojies, ka tur kaut kādu žurnālistu pēc tā čempionāta viena, ka viņš tur bija. Viņš bija pustraumēts, Šilovs nonāca viņa vietā. Un tad tur ķipa par komentētājiem viņš bet man patīk, ka viens, ko viņš uzsvēra, viņš ir apvainojies. Tur nav žurnālisti vainīgi vienā podkāstā, hokeja podkāsta devītnieks, intervēja Jelgavas vārtusargu Cimermani, kurš ir bērnībā spēlējis kopā ar Merzļīkinu 13 gados. Un tam Cimermanim tajā podkāstā prasīja, kāds Elvis ir kā komandas biedrs, un viņš pateica, ka viņam pēc atmiņām viņš nav pārāk labs komandas biedrs. Tas bija, ka viņam bija 13 gadi, un tā kā Elvis to uzsvēra tajā intervijā, uzsvēra tajā intervijā, ka, un jūs kaut kādam Cimermanim prasat, paprasiet šitiem, es domāju, kāpēc tev kā NHL vārdsargam, tev vajadzētu būt tik pie dirzas, ko Jelgavas vārdsargs, kurš trenē, lai nopelnītu naudu arī bērnus, saka par tevi NHL vārdsargu, kāds tas komandas biedrs. Tas ir, come on, es nezinu, tāds žēl. Viņš sagatavojas pajautāt šiem 5 čomiem, ko es sagatavoju. Kāds es biju? Es biju izpalīdzīgs, labs čoms. Es biju labs cilvēks. Viņiem rokās ir labs Nelis, stāv blakām. Davai. Bet jā, interesanti. Man liekas, ka tā šāk tagad hokejistiem būs, ja Latvija zaudēs spēli, tad parādīs vēlreiz bronzas vārds. Lai es kā hokejisti nenodirs. Es nezinu. Nē, viņiem jau tomēr ir milzīgs spiediens, kad viņiem ir šito čempionāt. Visi gaida, ka būs atkal medaļas, būs viss pārējais, bet visticamāk, jau tas tā. Mūsu draugs Čilkuts, kurš vienkārši ir pierasts, ka 6 gadus pēdējos, vai kāds 6, 26 vienmēr. Ja te viss sajies, mēs varētu tikt 4. finālā. Es ar Čilguts tāds, bet Rudolf, mums ļoti labs ceļš līdz pusfinālam. Tagad jau ir tāds 4. fināls ir garantīvi. Tagad jau ļoti labs ceļš līdz pusfinālam ir. Gaidam sudrabs vismaz bronzas, vispār vairs nebūs. Bronzas būtu jau, kas tā bronzas nevar dabūt. Fināls vai nekas. Jā, tieši tā. Bet no otras puses, man liekas, viņam nebūs spiediens no Latvijas. Tā kā viss ir priecīgi par to bronzu, man liekas, latviešu fanam pietiek uz kaut kādiem 20 gadiem. Es nezinu, man liekas, grīdī tomēr ir cilvēki. Viņiem vajag vēl un vēl. Kam ir lielāks spiediens Latvijas hokeja izlasē vai Donam? Donam, es domāju, tāpēc, ka uz viņu vienu ir liels spiediens, kamēr uz hokeja izlases, tomēr uz daudz puišiem sadalās spiediens. Jā, bet un ar Donu beidzot runā, ka viņš varētu būt tā pagājušā gada bronza tikai Eirovīzijā. Kad, viņam ir Bookmakeri jau kā mums sūtīja, pagaidām neko labi nesaka, bet mēs vēl sazvanīsimies ar Edgaru. Būs zvans uz Malmi? Uz Malmi Edgars mums pastāstīs, kas tur notiek. Es varētu lēnām jau pieslēgties. Es noskatījos Eirovīzijas dienas grāmatu YouTube ir LSM. Man liekas, smieklīgi, cik milzīga komanda ir priekš 3 minūšu garas dziesmas, kur ir tikai balss. Tur ir viņam ir priekšnesuma režisore, video režisors no Latvijas, un tad viņi tur rīktīgi mēģina, un man liekas tā diezgan pārsteigums. Jo tu biji, man liekas, Bāliņš un Moška vēl kāds, bet tur bija Bāliņš, vēl ko tur Kašers, tur visā daudz atpazīstam cilvēku, ko YouTube, TikTok, ir vesela PR komanda lido līdzi. Tā jau visām uzjevas, es ticamāk, ir salīdzinot mazākajām delegācijām. Salīdzinot ar visām, bet tur vajag tomēr daudz. Viņi arī mēģina nenormāli visu. Es domāju, cik ļoti tam Donam nobasīja tā dziesma. Nē, bet zins, labi, viņš mēģina, bet izrādās tajā hallē. Viņiem, es nostājos to Eirovīzijas dienas grāmatu kā kārtīgs Latvijas pilsonis. Viņiem bija tas viens mēģinājums, par kuru mums arī Bāliņš pirmais. Jā. Šodien ir 2. maijs. Un šodien ir tikai 2. reizi viņi tiek tajā īstajā. Tad tur bija tajā dienas grāmatā, kur viņi vienkārši ir izgājuši Malmē kaut kādā parkā. Ir tas video režisors ar datoru. Viņš vienkārši parkā tur kaut kādu ķēmi rokās kā mikrofonu dzied un iedomājās, kur ir kameras. Ko Bāliņš tur dara 2 nedēļas? To mēs noskaidrosim, bet iet uz ballītēm noteikti buhā un taisa selfijas ar citiem mūziķiem. Viņš šogad teica, ka viņš nebuhāšot. Bet... tas ir tad, kad cik bieži cilvēki nesaka, ka viņi nebuhās. Un tad, kad pienāk balva, tad liekas, ka šis ir liels pasākums. Vajag krūtis. Tā kā var jau bišķiņu. Un tad, ja tev sadraudzējies ar to bārdēno sievieti, kas tur uzstāsies. Končīta, jā. Viņa uzstāsies atkal? Kā viņa ir kā vēstneses Eirovīzijas. Vai arī viņa varbūt atkal. Tas ir jāprasa Bāliņam. Es nezinu tik labi Eirovīziju. Vai mēs esam uz tās tēmatas, viņam piezvanu. Lai viņš mums izstāsta, kas tur ir. Pēc tam atlikušā tēma būs raidījumā Liepiņa, kur mēs... Bāliņš saka, ka varbūt būs arī pārsteigums. Končīta? Viņš vienkārši gultā ar Rafaelu. Atsāc buhāt. Man 2 lietas atsāk buhāt. Jā. Halo. Čau. Čau. Te mēs esam.
Tā, nu kā tev, Edgar, tur iet? Es nevaru neko to kameru uzlikt. Šobrīd mēs esam bijis vaļā tiešraidē, tā kā, jā? Jā, jūs esat bijis vaļā tiešraidē, es izslēgšu to kameru. Maģiskā brīdī uzniet tieši šobrīd Dons apkāva Končītu. Mēs tieši minējām, ka būs kaut kas ar Končītu. Viņi tieši šobrīd stāv blakus un pļāpā. Cik sekundžu apskāviens bija? Bija apsteicinājās cilvēki, protams. Jā, bet tas bija tāds tā kā mēs esam draugi, vai tā kā mēs varētu atstāt arī viens otru telefonu numuru apskāviens, garuma ziņā? Mēs esam profesionāli, Rudolf, atšķirībā no tā, ko tu dari ar saviem komandas biedriem, jā? Jā, ok. Jā, ko vēl pastāstīt? Nu, kā jums tur iet? Kas tur interesants notiek? Pagaidām ir, pirmā nedēļa tāda garlaicīgāka, zini, visi gatavojas, ir pirmie mēģinājumi aizvadīti, skatu izskatās labi, visi tādi satraukti un tādās gaidās, un visi pasākums, protams, nākamnedēļ, vai ne? Un tā, Eirovīzija kā Eirovīzija, varbūt šogad tāds vairāk akcents Latvijas delegācija tieši konkrēti uz tādu darbu un profesionalitāti, nevis uz ballēšanos. Es nezinu, kaut kad ir bijis akcents ballēšanos, ne, bet šogad tā vēl vairāk strādājam nekā parasti. Kuros? Jā. Bet tad sanāk, ka tev ir visgarlaicīgākais no 3 gadiem, jā? Pagaidām. Tā arī nevar teikt, jo ir daudz pieredzes var iegūt, bet vienkārši tas, ka pagājušās abas reizes jau bija tādas puišu grupas, ne? Un lielāks puišu variņš, tur jau lielāks severģēlības prātā, vai ne? Un arī tādi jaunāki puiši, Dons jau tomēr tāds... Jā. Viņš arī tur ceļās, sešos no rīta un iet sportot. Cits sešos gāja tikai gulēt. Ko tu esi izbaudījis Malmē? Kas tur ar tiem protestiem? Daudz tie protesti tur ir? Protestus redzēju. Es redzēju viens kārtīgs protestus pār Palestīnu, pret Palestīnu. Bet tā īstenībā ļoti, ļoti mierīga pilsēta. Visi ir ārkārtīgi normāli, mierīgi un nekādas tādas galējības nekur nav redzētas. Pilsēta kā pilsēta, nekas tāds aizraujošs. Vienīgi šausmīgi dārgs viss ir, tā kā drausmīgi. Tas tā negaidās varbūt. Kādas cenas, cik maksā alus un piciņa, piemēram? Viesnīcā piedāvājums alus un picas tev par 25 eiro. Jebā. Es ceru, ka tā pica ir tā uzsildītā. Tā nav vēl, ka tas šveicietis, kas ir viens no favorītiem, ko es uzzināju no tavu Instagram story. Nemo. Ja viņš vinētu, tad būtu Šveice Eirovīzija, tad būtu Šveices cenas plus Eirovīzijas cenas. Tad būtu 25. 25 tev būtu atmiņās tikai. Tas būtu viss sliktāk, to mēs nevaram pieļaut. Tagad man garām iet Olīs no Years and Years. Tas ir zvaigznes, Olīs apskāva Donu tikko. Viņš piedalās viņš pārstāv Lielbritāniju, vai ne? Jā. Tu nevar video ieslēgt, lai mēs zinām, ka tu nemelo vienkārši neizdomā. Tu sēdi istamiņā un izdomā, te Dons un... viss Led Zeppelin. Viņš neslēdz video, spītīgi neslēdz video. Tā kaut kā mums te iet, es nezinu. Pagaies tāds mēģinās komentāru no Tona dabūt. Davai. Viņš runā ar Končītu, arī nebūtu. Joprojām runā tik ilgi. Viņš apmainās ar matu kopšanas rutīnām. Un pa vidām sanāk viens vidējs cilvēks. Viens bez matiem, viens ar matiem vārdu. Cik mēģinājumi, Edgar, vēl būs lieliem? Neviens. Būs nākamais solis ir ģenerāla mēģinājums trešdien un pusfināls ceturtdien. Tas arī viss, jā? Tā kā baigi garlaicīgi tiešām. Pēc tam fināls vēl. Nē, bet es domāju, man likās, ka jūs tur aizbraucat tik ātri un ka katru dienu iet mēģināt un drillēt tur, bet tā nav izrādās. Nē, tas ir divi pusfināli rēķini. Katrā pusfinālā 16 dalībnieki. Kamēr katrs izmēģina, kamēr ir tie divi pusfināli tagad. Pirmdien, otrdien ir pirmais pusfināls, pirmdien ģenerāla mēģinājums, otrdien koncerts. Un tad otrais pusfināls, trešdien, ceturtdien. Trešdien ģenerāla mēģinājums, ceturtdien pusfināls. Aha, skaidrs. Tad attiecīgi piekdien fināls, ģenerāla mēģinājums, trešdien fināls. Tad, lai jums tur ritīgi visiem veicas, lai Donas nepārāk daudz... Končīta piedalās pati šogad, vai viņa vienkārši tur ir kā... Nē, viņa, man liekas, būs kā intervāla akts, tā kā, man liekas, viņa dzirdās kaut kad... Un kāpēc viņa tik ilgi jau tur ir? Vai arī viņa vienkārši intervē dalībniekus? Nav viņa tik ilgi jau tur ir.
Bet Končīta, viņa, man liekas, ir tā kā viņa simbolizē Eirovīziju. Tas ir tā kā futbola. Ir. Jā, kaut kas tur ir. Novēlēsim tev veiksmu, un lai kāda ballīte tomēr sanāk. Jā. Sataup naudu. Es mēģināšu dabūt pēc tam, kad Tons beigs ar Končītu runāt. Kaut kādu komentāru, viņas aizsūtīšu un atsevišķu. Audio, labi. Davai. Viņš audio zīm mošu atsūt. Ja viņiem nav iebildumu. Paldies, liels. Mēs novērtējam. Jā. Nu, davai, Edgar. Labi, lai jums ir jauki, jā? Labi, davai. Čau. Tā viņās. Kāpēc Bāliņš izdomāja tieši nelietot šogad? Tāpēc, ka dārgi tur ir. Ne, jau viņš nelieto, viņš vienkārši tā kā negribēja. Pudeli kaut kādā veiklā un sajauca kolu. Cik es no viņa sapratu, ka tiešām, kā viņš teica, Dons tā kā ir tiešām nolēmis tur strādāt un uzvarēt. Nē, ja tev tas galvenais dziedātājs nelieto neko, un tu jau uz laiku tādā štosī, tas tāds cits vibes tagad. Nu jā, ja tev tur kaut kādi citi zēni, piemēram. Jā. Tur pilnīgi cits līmenis tām ballītēm. Viņiem jau tomēr gribas arī ietusēt. Kārtīgi iebuhāt, uzlikt savu mūziku stundā un dziedāt līdz, kas ir kārtīgi citi zēni ballīti. Klausīties sevi. Tāpēc, kad tu pie manis atnāc bieži uzliek fonā bizi vaļā. Paga. Šitā klausies. Sapat man atsauc. Un tad es pasaku, ka man mazliet apnika bizi, un tu tāds jau sāc rakstīt cist. Mēs kaut ko citu paklausīties. Cistā mums bija viesis. Viņš ir pateicis. Bet man ļoti patīk epizode ar Lienu Šaunas. Tā bija fantastiski. Un arī labi viesi jums tur ir. Es vakar uzjautāju jaunam viesim. Viņš tagad viņš podkāstos bijis. Es 1:30 naktī aizsūtu Instagramā Rinkeviču kungam. Viņš nevēlas pie mums atnāk. Viņš bija pie tā zalānā. Bija, jā. Kāpēc ne? Arī 900 sekundēs viņš šorīt no rīta tas pats, jā. Cīst un 900 sekundes. 1, 2, 3 un 900. Tas ap 2 skaitļi. Es tev vēlēju spēdāt, tu daudz ko ņemies un organizēji. Kā to gāja to kritisko masu vakar? Ko tu palīdzi organizēt? Es tieši vien skatījos video, un es domāju, bet tur es nekad nebūšu. Tie cilvēki ir tas, ko tie iedomājas, kas brauc kritiskajā masā. Tur arī brauc. Tur bija bariņš banānu kostīmos. Kā tas palīdz velo infrastruktūrai? Man liekas, šis ir katru gadu runāts. Man liekas, man kā velo braucējiem sāk besīt velo braucēji, kad es redzu kritisko masu. Jā, tieši tu sāc kaut ko no tiesībām mācīties, kā es sāku pagājuši, kad tu apjies, īstenībā es kā loks biju šī. Jā. Es tagad... Bet tas ir reizīgākais. Bija redzēt to video, kur Fujaks ar galvu izšķīt logā mašīnas. Tur bija uz... Kritiskajā masā? Jā. Viņi brauc pa Slāvu apli, tas laikam senāk, kas ir tur pie Rīga plaza. Jā. Tur bija kaut kā mašīnas iebraukuši iekšā. Un viens Fujaks vienkārši brauc, un mašīna apstājusies un ieskrēja aizmugurē ar galvu aizmugurējā stiklā un izsit mašīnai stiklu. Šo es tiešām neredzēju, bet kritiskā masa, dāmas un kungi. Jā, tas bija. Un tur arī bija tas otrs video, kas klejoja par to Fujaku, kurš tur kaitināja mentu, un pēc tam bēga no tā menta ar riteni prom, un mentis ar mocu viņam brauc pakaļ, un viņi ķerst, un viņš tur kaut kur ar mašīnām ielien un kaut kur mēģina tikt prom. Bet tas Džeks uz moču arī bija visklišīgākais mentis, kā tu vari iedomāties, kurš brauc ar lielu mocu. Viņš bija tik tāds apaļīgs, ka, man liekas, ja viņš uzkāp uz riteņu, viņš nekur netikt. Un tad viņš tādu lielu moču vienkārši skrien pakaļ tiem velobraucējiem, un viņus tur tarenē. Tā latviešu, ka Izraela un Palestīna kādā pusē tu esi. Man abas puses liekas bija šī kaitinoša. Pie menti bija tāda kaitinoša. Un te vēl spēc kaitinoša. Es vakar redzēju Agenskalnā 2 Fujaku, tādu ap 45, diezgan labā sportiskā formā. Viņi bija saģērbušies tā kā full riteņbraucēji. Viņiem bija tā riteņbraucēji šortās, riteņbraucēji čabats. Viss tā kā, un tā diezgan dārga riteņi, bet viņi bija pie uzvaras parkā uz soliņa dzēra aliņām kopā. Man ļoti patīk, viņi tā kā sievām tā, es ar Aigaru sportot kopā, tā kā aizripo līdz veicim, paņem aliņas. Viņi izstās vizuāli smieklīgi, tāda 45-gadīga tāda apaļīga kungu, tāda iespīlētā tēkla, tā kā kuņģis, fupa, cīns, viss izspiežās. Gada grovintu tā. Es domāju, tev tiešām aizīgs tas pilnais ekipējums, vienkārši tu minēsi, vai tiešām tev šortiem un maika netiek. Tev vajag to 0,2 sekundes nozāģēt pie katra kilometra. Tev vajag obligāto pilno kostīmu par 600 eiro. Jā, bet viņi nozāģē tās 0,2 sekundes, viņiem paliek laiks aliņam. Tas varbūt ir tas iemesls. Es tagad pirmo reizi sāku 3 dienas jau braukāt. Man ir tas bērnu krēsliņš. Sākumā bija diezgan, bet šodien bija rēcīgi.
Henrijs jau 3. reizē uz tā riteņa, viņš pēkšņi jūt, man kaut kas sitās pa muguru, un tas pats esmu Henrijs, viņš tajā krāstā neizrubās tā, viņš vienkārši tā kā krātījās, viņš jau monētā bija izrubījies. Bet tev ir uz muguras, uz aizmugurs. Jā. Mēs nopirkām uz priekšu, tāpēc, kas ir priekšējais stūrēt, viņš sanāk tā kā starp rokām. Jā, es esmu redzējis tādas. Mēs nopirkām klasisko, bet jā. Tu nav bijis tā, ka tu minies, pēkšņi to nokrits kaut kur. Ja tu aizmugurē, tev nevar pamanīt viegli, tāpēc, man liekas, es liku priekšā. Baigi viegli. Uzsprīdoši. Nē, man ir tikai 3 dienas bijušas, es domāju, kaut kad gaidam 2-3 dienu laikā. Es tagad līdzīgi, kā tu brauc un tev no kāpēc telefons izkrīt. Minies atpakaļ. Tā kā nokrīt, tā obēg griezies atpakaļ. Minies visu to kilometru pa to pašu ielu, ķipa skaties, kur tas dēls nakuj. Prasa cilvēkiem, jūs neredzējāt bērnu dzīvē. Tu sāc aprakstīt, viņš izskatās tā, it kā būtu dakujā bērni izskatās. Āķipa kādiem rudējiem matiem nebija tikai tumšiem matiem viens. Rudējiem matiem krēsā nemētā. Jā, es kaut kur ieraugu kaut kādā parkā kaut kādu bēbi, es jādās laimīgs. Tas nav man tā meita. Nē, bet vēl nav izskrits. Jā, es tev, tas ir Joins nēc, bet man kaut zārs vienkārši nav maz Joins, ko es meklēju. Jā. Pārdaugā tagad interesanti. Ir tās sakuras. Jā, tur ir pilns ar cilvēkiem, bet tagad ir rīktīgi novērsies. Ir tāds kofijas top busiņš, kas katru gadu bija pie šitajā, tur, kur tā slēpja noma ir. Kādreiz viņiem, man liekas, tā nebija baigi ejoša vieta, bet tagad, kad tas parks ir atjaunots, viņiem dirsāk griežās biznesa. Jā, jo tur tagad pilns ar cilvēkiem visu laiku ir, un es vakar kaut 3 reizes viņiem braucu, viņiem visu laiku 20 cilvēku rinda pēc tām augstām. Es vispār tagad, jo tas jaunais parks sataisīts, tieši izbrauc kaut kā riteni. Diezgan nesen cauri, viņš tāds, diezgan stilīgs. Tad sajūt kā ārzemēs. Jā, tas ir kvalitātes latiņa ir visaugstākā, ir sajūt kā ārzemēs. Jā, jo tu vari, domājies, kā tu vari sajusties riktīgi kā ārzemēs, tu vari ar jauno vilcienu, kas ir kā ārzemēs, no centra atbraukt līdz parkam. Toņkalnam, un tad aiziet un vēl justies kā ārzemēs. Tas man bija interesanti. Man nesen taksists neizvilka locekli, tas nebija man. Bet es iekāpu taksī kaut kur Juglā, kas ir vispār ne tur, kur kaut kāda būvniecība notiek, un man taksists bez čau, bez labdien, viņš tāds, es apsēžos, un viņš uzreiz tāds, Bļeģie bāl, kas ar to Rail Baltica? Viņš vienkārši no zila gaisa tāds, ko būvē, tad viņš tur sāka nodirst viņu. Man bijuši daudz taksijas, kas dusmīgi uz Rail Baltica. Jā, laikam. Man viņi aizslēdz to vienu ielu uz 2 nedēļām. Viņi pīs nahuj visu šo projektu. Man jābrauc apkārt pa zinātņu akadēmiju. Viņi arī taksisti. Man ir 2 taksisti, kas ir sūdzējušies par Rail Baltica. Viens bija Liepājā. Viņš stāstīja. Jā, viņš sūdzējās no viena. Es braucu uz uzstāšanos Liepājā no autostas, man veda taksists, un viņš teica, ka Rail Baltica būvē tikai tāpēc, lai NATO varētu savas mahinācijas vieglāk Eiropā darīt. Yeah. Ja viņi to dara, lai varētu vieglāk dabūt tankus šeit, es esmu diezgan priecīgs par to. Tas ir labāk nekā tad, ja mums būtu grūti dabūt tankus. Jā, bet Vjačeslavs Trāki tajā Anetē konstatēja vecmētu ballītē. Redzējāt, jā, tur, kur viņš izvilka locekli. Redzējām. Tas, man liekas, bija pat raku. Es vienkārši domāju, kas bija viņa endgames. Viņš tā. Ok, vecmēt ballīt, es maucu ārā locekli tajā. Tas ir tā kā How I Met Your Mother bija tas Naked Man. Tev var nostrādāt, jo nostrādā 1 no 10 reizēm, tas ir tā vērts. Paliku bez darbiņa. Nē, tagad bīstamāk, bet kādos 90. Man bija kaut kāds, kas izvilka diņķi tāds, bet tev nav viegli sameklēt. Jā, tagad, ja tev aplikācijā tu vari vienkārši noziņot, es braucu ar šito, un šitas Vjačeslavs bija tas, kas to izdarīja. Tas būtu labs, ja paņemt čoma mašīnu, es bolotā piestrādājos. Vai tā mašīna paņemt tavu profilu? Es uz pusēm pēļņi sadalīsimies bišķi piestrādāšu. Rudolfs Kugrāns izvilka diņķi tāds, baļā es iedāvu nakvi liepiņā, tas nebija es. Man ļoti patīk, ka noteikti kā Anetē bija tas tā vērtējums. 1 iemesls pārāk agresīvi brauc. Cits, lūdzu uzrakstēt. Cincis tika izvilks. Cincis tika izvilks. Bet tiešām tāpēc ir jāliek 1. Mašķi viņi ieliek 3, es nezinu. Jā, varbūt tā kā, kopumā jau brauc normāli. Tas bija labs. Cincis nebija, tu bija mazgāts. Viņš aizvedu laikā, tā kā neko nekavēja nokēja izvilka daigtu. Nē. Tik pa laikam izvilkt cilvēku daigtus. Esmu ik pa laikam dzirdējis, kā vienkārši sāk masturbēt kādā trolejbusā. Jā.
Tā notiek, bet tas nav. Bet man tā nekad nav bijis, tāpēc visas tās meitenes izdomāt. Uz mani neviens nav nekad publiski masturbējis. Nav? vēl nav, jā. Aizbrauc tur, kur bāliņš ir. Jau, kad būs. Bet tā varētu būt kaut kāda cilvēkiem, kas ir socially awkward. Viņi nezina, kā mēģināt iepazīties. Iepazīties. Bet, ja es skatoties viņas it kulakā, tas jau parāda, ka man viņi patīk. Ka viņi, ka viņi ir hot. Tas jau, kā? Tas jau tikai gribēju komplimentu izteikt. Es šodien noskatījos diezgan tā tur seriāli, bet raidījuma Amors finālu. Fināls bija. Jā, to es neskatījos. Labi, tur viss spēlēt. Jā, nē, es neko negribu spoilot, bet tur tas ir. Man patīk, ka Latvijas televīzijas šovs beidzot notiek šitie Amorā. Tas nav Latvijas televīzijas šovs. Tā Amors ir. Latvijas televīzijas? Nē. Nu, LTV1. Latviešu televīzija. Jā, uzreiz pēc nekā personīgs. Nekā personīgi TV3. Fuja, de facto. Vipiņa vietā. Viņš vipiņa vietā pirmdienās tagad ir. Nē, bet beidzot šovos ir īsts pišanās. Jā, tiešām tā kā, jo bija tas viens būs vai nebūs. Tur arī. Bija viena sieviete, kas atnāk un momentā nopisās. Wow, kaut lauka mauka, debilā zos. Tā jocīgi. Tur vienkārši atnāk, ka jā, mēs pisamies. Viņš rāda visu, cilvēks saka. Bet kādreiz jau rādīja, kad bija Okarts akadēmija, tad jau arī rādīja, kā viņi pisās. Un Talantu fabrikā bija. Pisās tur? Talantu fabrikā viņi dzīvoja kopā. Okarts akadēmija arī pateicoties tam, kad Okarts akadēmijā pisās. Mums ir grupa kaut kāli. Jo Kristīna Pāža ar to dīdzi ņēmās Okarts akadēmijā. Viņi kopš Okarts akadēmijas ir kopā. Tagad viņiem ir grupa kaut kāli. Nu, super, paldies. Labs nosaukums. Ņemot šo kontekstu vērā, jā. Jā, bet viņi tur, gan jau, ka viņi pisās tur, es tā neatceros precīzi. Es atceros vismaz vienu etīdi, ka tāda bija, kur es mājās skatījos, kā Jānis Puika. Māmu nāc skaties! Klausēties, jūs nenoklausēties Kuldīgas audio? Nē, nenoklausēties. Tas ir Kuldīgas audio. Tātad, man vakar, pirms tam viens onkuls iedzērs. Kaut ko, es nezinu, kāpēc aizgāju sarunu par Kuldīgu, bet viņš man prasīja, vai es zinu Kuldīgas himnu. Es teicu, nē, un tad es gribu saprast, vai tas ir tāds viņa prikols, vai jūs kā kuldīdznieki arī zināt. Tātad, un tad viņš man dziedāja, lūk šādi. Jo vimbalats. Viņš man tā nodziedāja. Tas ir tāds zināms fakts, vai tas ir? Es pirmā reizi dzirdēju šādu, bet es jau varbūt tā ir jaunā kaut kāda kuldīgas himna, jo Vīmas svētki jau tomēr, tā kā lidos zīmes jau vismaz salīdzinoši nesens pasākums ir. Nē, zīmes lidoja jau vienmēr. Bet tas kā to lielu taisību. Komercializēts, tas ir nesen, jā? Jā. Man liekas, viņš mēģina ieviest to dziesmu. Vimbalats. Man patīk. Es nezinu, jums ir labāks versijas? Kuldīgā. Ir labāka versija. Ir kuldīga, jā? Tu gribi dzirdēt īsto kuldīgas himnu? Es gribu dzirdēt. Tas ir... Viņi filmēs tūlīt klipu kuldīgā, un tieši šis mūziķis jautā, vai kāds no kuldīgas, vai izkuldināt arī varētu būt tā kā, jā. Kas ir šis mūziķis? Pagaid, tu lītās. Starp citu, redzējāt audio kvartāla patriotisko dziesmu? Tas bija biznes. Patīk, viņi iet to Mika Galvanovska taktiku, kurš uz 18. novembra uztaisīja patriotisku dziesmu. Un tagad viņi tā, ceturtais mājas. It's so cool. Kuldīgās. DJ Ballīšs vairs. DJ Ballīšs. Tas ir tas tur? Rock and roll? Jā, rock and roll. Tas ir. Kuldīgās. Bļājiens, ļoti labi. Rietumu pusē pašā kursē. Man šeit vajadzām, ko tikai īstie kuldīznieki zina. Faktus un vietas, ko tikai īstie zina. Jos krastos guļ pilsētā skaistulē. Savā republikā kuldīgā. Ļoti labi. Šī kuldīgas himna. Jā, ok. Oficiālā kuldīgas. Un Vimbalats iet malā. Kuldīgā vasarās vidu jūlijā. DJ Ballīšs vērs ar ko kopā? Marta Roka.
kuldīga dzīve. Šo es noklausu, cik skatījumu. Ir daudz. Pagaid, tas ir pirms 4 gadiem jau? Jā. Piesmies pauzi, man sāp ausis. Bet, ka viņš tur dzied, ka Liepājas iela nekad neguļ, tā kā es esmu bijis Kuldīgā. Čista guļ. Liepājas jau neguļ 2 nedēļas gadā, kad ir silts. Citas. Viņi guļ visu laiku. Ja ir zem 10 grādiem. Nē, nu kāda Liepājas iela, jo tomēr ir tā kā Kuldīgas partija centrāla, tāpēc, ka vienā Liepājas ielas galā ir Klondike un otrā Stenders. Un tad cilvēki vismaz mūsu laikos gāja no viena bāra uz otru bāru. Tu tā kā aizēji izdzer vienu alu Stenderī. Tā tu ej uz Klondike, un tad tu redzi, satiec pa ielu citus, kas iet no bāra uz bāru, un tad tu visu laiku staigā no viena uz otru visu vakaru, un tad tā Liepājas iela ir tā kā... Ir crazy. Tas ir crazy, jā. Tā kā, ja jūs gribat šos ar kārtīgu ballīt, dodieties. Es pārvācos uz Rīgu, un es pirmo reizi biju Vecrīgā, tusēt, man likās, un šis jau gandrīz kā Liepājas iela. Es nezināju, ka DJ Ballīšs vairs ir kuldīznieks. Viņš nav, man liekas. Es nezinu, vai viņš ir kuldīznieks, viņam vienkārši ļoti patīk kuldīgi. Viņš ir no Rīgas, bet viņš gribētu būt no Kuldīgas. Hardcore rock'n'roll! Tā viņš sāk kādu savu interviju, starp citu. Jā. Tev vajadzētu viņu uzaicināt uz... Tas būtu cistā, būtu ļoti labs viesis. Tas ir interesants, jā. Nu, jā. Nu, viņš nav... Viņš būtu noteikti arī gatavs atnākt. Viņš ir Rinkēvičs kopā. Jā, izvēlas. Bet tā kā Edvards Rinkēvičs tāds to 2 naktīs ziņu, tā kā, jā, Kārli, es labprāt ierastos, un tad sorry, mums tomēr DJ Ballīšs vairs piegādāt. Bet pēc nedēļas, ja tu tiec pēc tam, tad... Tu vari, tā kā, tu esi uzreiz B plāns, tā kā. Bet jūtos bišķi, ja es aizsūtu to ziņu, es to pieklājīgi pajautāju. Bet es jūtos, kā tiekam kaut šī aktīvā epizode, vienkārši 1:30 naktī, ja es valsts prezidentam aizsūtīšu, man jums jātiek, kas uz stundu aprināties, kas notiek valsts. Tiešām aizsūtīja? Ok, tu redzēji, man patīk, ka valsts prezidentam ir ļoti daudz bildes ar dzīvniekiem Instagramā. Jūs esat to ievērojuši? Jā, nu tas viņa sabiedrisko attiecību stratēģija ir vienkārši ielikt bildes ar kaķīti. Tad cilvēkiem tāds, nice, prezidents nošķies ar kaķīti. Jā, viņš ir cilvēcīgs. Suns, nice. Viņam... Vēl viens kaķītis, govs. Jā, viņam ir arī pie zirgiem, tā kā viņš tāds nice. Man patīk. Patīk dzīvnieki. Jā. Un ne tikai. Arī latvieši, es domāju. Jā, tauta, valsts. Nu, ko vēl runāsim? Jūs esam pauzīt, man? Tad mīstāk? 5 minūtes. Tev jūs esam pauzīt. Mēs esam atpakaļ. Yeah. Pīzāļā. No? Par ko jūs gribat runāt? Lai tas šalkā jauks. Bija Discordā. Vienā epizodē mēs runājām par to, ka... ja, piemēram, ja mēnesis vietā būtu cita planēta, tad izskatītos diezgan iespaidīgi. Iedomājieties, ka tā būtu tāds Saturns, kurš tāda milzīga bilde. Bet, ja tā būtu, mēs būtu visi nomiruši. Un tad vienkārši Discordā... Mēs nebūtu piedzimuši, man liekas. Nu, visticamāk, jā, mēs nebūtu piedzimuši, jā. Tā nebūtu dzīvības vispār nekādas. Un tad Discordā bija jautājums, kurš bija palaists garām, kur kāds klausītājs vai klausītāja bija dzirdējis to un daudz domāja, kāpēc tā būtu. Es gribēju vienkārši tikai pateikt to, ka tas notika tāpēc, ka izjukt visas balances gravitātē, un mūs vienkārši mēs aizmestos kaut kur prom kosmosā tālu no Saules un būtu nenormāli augsts. Un īstenībā tas, ka mums viss ir ok, ir nenormāla sagadīšanās, ka visas planētas ir tik tālu, cik viņas ir, un tik lielas, cik viņas tieši ir, ka mēs esam stabilā Saules sistēmā, jo lielākā daļa Saules sistēmas, zvaigžņu sistēmas kosmosā ir nestabilas. Sagadīšanās vai dieviņš nav lohs, kurš to visu saplānoja? Nu, tas kā tu skaties uz to? Tā ir arhitektūra. Klausieties, es atkal gribēju, es šodien vienā podkāstā dzirdēju, jūs zinājāt, tu pirms tam pieminēji Šveici, un jūs zinājāt, kas nenotiek Šveicē? Pasaules karš. Jā, bet vēl izrādās, tur bija kaut kāds vienas sens sacensības, autosacensības, kur, man liekas, Mercedes kompānijas mašīna iepiesās skatītājos vai kaut kas tāds, kurš nomira 84 cilvēki. What the fuck? Un tas ir 70. vai kuros ir gadu. Un kopš tā laika Šveicē nenotiek autosacīkstes vēl aizvien. Kā tu biji nopļauj vienu mašīnu? Nu kā tu iemoc tur skatītājus kaut ko nezinu. Es nezinu, kas, bet kročā Šveicē nenotiek. Es gribēju pārliecināties, tā informācija patiesa, bet es dzirdēju, ka Šveicē nenotiek autosacensības. Vispār nav, tur nav. Nē, bet tur tomēr kopumā pārsvarā arī diezgan pa kalnēm. Viss ir diezgan kalnēns. Tur nav arī, piemēram, VRC rallies varētu būt diezgan crazy tur. Bet viņš nevarētu tur būt, jo tur nenotiek. Jā, mēs bijām tagad, es biju Austrijā, mēs braukājām ar mašīnu apkārt, mums bija izīrēt mašīnu, mēs bijām ar visu ģimeni.
Un, Liepiņa ģimene ir. Labi, un tur bija pa kaut kādiem vietām, kur tu brauc vienkārši pa tiem maziem ceļiem. Tev blakus ir milzīga klinšaina siena, otrā pusē milzīga krauja un tad tāds šaurs ceļš, kurš super līkumaini iet. Tur ir, es saskatu, ka Kolina Makreis spēlēs, kur tieši tāda trase ir. tur ir, kā man liekas, Itālijā. Jā, un tad iedomājies, ka tur kaut kā ātri nesies. Tas varētu būt. Gan jau nevajag uz tādu ceļu ātri nesties. Ja tu rallijā. Ja tu VRC brauc, tad tas ir īstenībā galvenais noteikums, kas ir jādara. Ko ir šī, bet tāda pa klīnas malu? Jā, viņiem ir posms. Jā, viņš nogāžos. Man liekas, Sardīnijas rallijas tas saucās. Es nezinu. Jā, bet tāpatās, ja Tour de France, kur riteņbraukšanā, kur viņi nesās lejā pa tiem kalniem. Pirmkārt, viņiem ir daudz tie kāpumu augšā, kur viņi kāpj, bet tev ir rītīgi svarīgi nesties ātri lejā, kad tu uzbrauc uz kalnu augšā, un tagad tev ir 15 km tikai lejā. Viņi minās visu laiku. Viņi visu laiku minās, braucot lejā, un tur apmēram tā, kurš mazāk nomīzīs, tas viss skries priekšā. Un viņi citreiz uz 100 km/h nesās pa tādiem šitādiem kalnu ceļiem ar riteņiem, kur tu tā kā, tur jau nav arī norobežots viss tas kalns. Tu vienā vietā vienkārši bišķiņa aiziet taisni, un tu esi pa klintu lejā, un tev čau. Tā būtu labi vieta, kur iznomāt velospēdu, kad tu kalnu augšā iznomā, nomanies lejā 15 km, tikai pa kalnu lejā, un tad galā atdod tam fujekam. Nē, var jau tādi, visticamāk, ir tādi pacēlāji. Ir tie vilcieniņi, kas brauc augšā kalnos, kurā tu var vilcienu ielikt. Tu gribēji teikt, furunkuļi? Furunkulis ir. Pumpa? Nē, viņiem bija kaut kāds nosaukums. Nē, nevis furunkulis ir pumpa, vai ne? Jā, kā saucās? Funikulieris. Funikulieris vai gondols, piemēram. Jā, funikulieris ir tik labs vārds. Un tad ar to var uzbraukt augšā un tad ripināties lejā. Bet kopumā, liekas, pārsvarā tās lielajos kalnos, ja tu brauc lejā, tad tu nodeldē visus savus bremžu klucīšus vienā braucienā lejā, jo, lai nebrauktu tā, ka tev nav bail, tev ir diezgan visu laiku jātur bremzes. Piemēram, pa Siguldas kalnu lielo braucot lejā. Ja tu tā kā pat netur bremzes, tu uzņem pārāk lielu ātrumu, lai tu liktos, ka tu varētu visus tos līkumus tur. Un tur sanāk tajā otrajā pusē, nevis Siguldas pusē, bet kas sanāk tur tā Turaidas puse. Tur no augšas tur sanāk serpentīns, kas šitā tevis laika lejā brauc. Tur tev, lai tu izņem to aso līkumu 180 grādu, tev ir diezgan lēni jāieiet. Un tu būtībā visu laiku tur bremzes. Laid bišķiņ bremzes vaļā vairāk un ciet. Tīrsā. Tā kā tas ir dārgs brauciens. Man tā bija, ka kaut kā čomas, ka minamies pa kalnu lejā tādu ļoti ātri, ka tev būtu bijuši jābremzē. Bet ja tos čomas nebremzē, tas tu nevari mīksties. Tad mēs abi viens otru radikalizējam, vienkārši nespējam bremzes. Jūs esat klausījušies, es nesen pamanīju, ka suņu būda ir atpakaļ. Jā. Es kaut kāds fragments, es bišķi paklausījies, bet man nav cenātas tāds. Viņš ir, kročiņš palicis garlaicīgs. Viņš tāds, viņš beidz koplietot, man liekas. Viņš ir nogurs, jā, viņš tāds nogurs. Artus, šņauts. Vai ne? Viņš tāds, bet viņam bija epizode, kur pie viņa bija Andrēs Volmārs. Jā. Un Andrēs Volmārs kaut ko apvainojās uz Artusu un aizgāja pēc 15 minūtēm projām. Un tad vēl bija visādi raksti, kad viņš vairs nekad Artusam kaimiņam roku nespiedīšot. Ko viņš apvainojās? Artus kaimiņš viņam uzdeva kaut kāds nērts jautājums par kaut ko LSM, un kad LSM vēl joprojām finansē krievu valodā kaut kas tāds. Un Andrēs Volmārs no visiem jautājumiem gribēja ļoti politkorekti izvaidīties. Tad tas Artus kaimiņš, protams, turpināja uzdotos, un tad viņš vienkārši neatbildēja. Tad viņš vienā brīdī sāka ģērbties un gāja projām un aizgāja projām. Jā. Bieži apvainojās cilvēki, ka viņam uzdod jautājumus. Tagad mēs Līkins apvainojās. Šis apvainojās, cilvēkam vajag apvainoties. Jā. Kāds jautājums tev būtu jāuzdod, lai tu apvainotos? Pieceltos un iziet ārā. Es tev būtu jāzina, kā čomam aiziet. Jā, bet es domāju, ka viņi būtu vienkārši, viņš kādreiz bija labs, un tagad viņam tāds kaut kas jādara dzīvē. Viņam nav nekas cits, ko darīt. Tā kā nevar darīt, es varu stāv mēģināt, bet viņš jau vairs nespēja būt tik. Plus tajā laikā nebija podkāsts. Es tieši gribēju teikt, ka viņam ir pārāk liela konkurence, jo man liekas, ka to, kas varēja būt suņu būda, kas bija suņu būda, to vietu ir ieņēmis, man liekas, kaut kādā veidā G-spots ar Gillingeru. Jā, varētu būt. Tad līdz ar to tā suņu būda tāda bezjēdzīga. Nē, suņu būda beigās vienkārši kļūst super politiski, kur apmēram nāk politiķi. What the fuck, kāpēc tu pazīsti to džeku? Tur jau aizgāja kaut kādā tādā līmenī. Bet es domāju, to kaimiņš vairs nevarēja vispār izdarīt, jo neviens viņu īsti nerespektēs. Arī no tiem politiķiem. Ja tad viņš bija tāds jauns aktieris, tagad viņš ir pats sasmērējies ekspolitiķis. Viņam jau nebija tā, ka tur viss bija tīri. Visticamāk, ja viņš sāk pārāk braukt virsū, tad viņam pretī var braukt virsū.
Viņam mēģināja nodedzināt. Man liekas, viņš nebija vienkārši sadzēries ar dzīvokli. Šeit cigiņi viņam aizvien. Nu, atentāts pret mani no Filipa Morisa. Lielais tobako man mēģināja. Jā, es viņiem esmu nērts. Kas bija mazāks, man liekas, ka diezgan man bija bail, ka man gadīsies, ka man liekas ļoti bieži notiek, ka tu vienkārši aizmēdz ar cigiņu gultā. Tā bija bail, ka tu biji maziņš par to. Nevajadzēja kurī 10 gados. Tas nebija sāc. Man tas, bļaļ, vai nu es sākšu, vai man kāds paziņ, kaimiņš sāks pīpēt gultā un es sadegšu. Es jau godīgi par tādām lietām baidījos vienā no savām dzīves vietām Tapešielā, kur es dzīvoju kādreiz. Sveiciens Tapešielā. Yes, sir. Un man bija tas dzīve, bija tāda, Hruščova, man liekas, sauc par Lietuvas projektiem to māju. Mums tur bija tādi, dzērāji kaimiņi baigi daudz, un tā kā man bija tāds, viņi var aizmigt tā kā ar cīdziņu vai kaut kas tāds, un tad man bija bail. Jā, tas ir. Ja tu paņem kaut kādu traku kaimiņu, tur nekad nevar zināt, kā tev būs. Ja tu dzīvo savā mājā, tu vismaz zini, ka kā, tu pats par visu atbildīgs. Vai man tūs cilvēks man nogalinās ar cīdziņu aizvēgot, nevis kaut kāds svešs kaimiņš. Bet Dievs tāds, cik stulbi, tu vienkārši guldi pa nakti, nomirsti. No viss labi, tev viss dzīvē iet super, tu pa visus padomājies, parūpējies. Tā nav. Tad tu aizmiedz pa nakti un nepamosies tikai tāpēc, ka kaimiņš izdzēr pa vienu šņabīt pa daudz. Tu jau nejūti, tu jau nosmos dūmos. Tu vienkārši pamosies Dievam klēpī tāds, fuck. Tā cigiņa vienšās, jā. Uzreiz klēpī. Klēpī. Tu ir diezgan daudz, es domāju, kā ja katra sekunda, gan jau ka nomirst kāds cilvēks uz zemes. Jā, mēs kas tas pa klēpi. Un tad vienkārši tā klēpī uz laiku sponojās jauni cilvēki. Vienkārši pamosies to pēkšņi ir apkārt 300 cilvēki. Bet īpaši tagad ar visu kā karu un to visu. Jā, tur ir liels klēps, viņam jāpasūta. Jāplēs klēps. Jāpasūta liels klēps. Kas dienas nav kaut krievu klēpī, tas ko jūs nākot pīs lejā uz ēles. Jums nav vieta manā klēpī. Bet man tagad dzīvēja Matīsēlā, man bija tā kā ik pa laikam bailes, ka ģipā, ja sākās ugunsgrēks, man nebija nekāda loga nekas, man bija tikai jumta, tas mazais. Man bija tas, es vienkārši sabiepējos mājās, joint, man tāds bija, ja kaut kas deg. Es netikšu laukā. Ķibā. Es uz jumta tieku, un jums tāds slīdīgs uz leju. Es nakoju kastē ieslogos. Ja degas stāv zemāk. Tad viss tam ir. Ko tur? Tev jāiemētās ar kaut kādām virvēm, tā kā Spidermanam lēkāt. Vairs jau viņš pārvācās. Kurā stāvā tu dzīvo tagad? Pirmie. Es ar loks uz sētu. Man ir tik labāk, tik mierīgāks miegs. Viena problēma mazāk dzīvē. Es ļoti maz iespēju, ka es sadegšu. Vai tagad es dzīvoju pēdējā, 7. stāvā. Tagad es jaunies. Ernestam Riekstam nepiedara tur kaut kādas dzīvokļas. Tagad tā latviešu ģimene izmet matricu un lec lejā. Viņam beigās neizdzīvoja tie, kas to logu. Tas tikko notika? Ne, pirms gadiem, kad bija daudz sen gadiem bija. Viņa dega un viņa no 7. stāva vai kaut kāda izmet matricu un viņa lec virsū un tas matricis nepalīdzēja. Tas ir šoks, ka nepalīdzēja matricis. Nepalīdzēja tiešām, bļaļ. Kas tas bija pa matrici? Bet ja būtu palīdzēja, tā būtu labi reklāma kodam, bļaļ. Dormējā, jā. Man liekas, jūs zināt, kādu citu matriču firmu tās sitēņu aiznesē? Nē, es tikai Dormējā zinu. Tāpat kā Pamper, man liekas. Pamper ķibā kompānijas. Jā, Pamper ir kompānijas. Nē, Pamperiem es tagad zinu, dāfajā firmas. Jā. Es zinu arī... Jūs neesat īstenīkam jautāt. Jūs nezināt vispār, kas ir vēl. Huggies, Lidl Pamperi. Lidl Pamperi? Jū, diezgan nice. Viņi lēti un labi. Ja nu kādam pēkšņi būs tuņu bērns šeit, tad Lidl Pamperi. Pērciet. Kas bija vecajos laikos? Autiņi, kurš mazgāja. Tu vienkārši marli tādu, ko uzsien virsū būtībā. Tās ir pīsģēts. Jā, mazgāt pēc tam tas hui. Jā, jo veļas mašīnas jau arī nebija. Un, kad ir tie sūdi, kad viņi ir piedirsti pilni, un tev viņi ir visu laiku jāmazgāja. Kad bērns mazs, var dienā 4 reizes pielikt pamperu. Un tev jāmazgā. Tev liekas, ka tas ir tāds mazs bērns kāks. Pēc pusgada viņi vēl sāk smirdēt tā kārtīgi. Kā vecim? Viņam bija tās dīvainās kaksās. Sākumā jau. Tās zaļas vai tās? Jā. Pirmās kaut kāds 4-5 kakas bija tāds. Kāpēc viņas zaļas ir? Tad viņš tur kaut kādu izdala, kaut ko viņš tur bija ēdis, kamēr bija vēderā vai kaut kas. Es neprasu. Tur, kamēr viņiem visi iekšēji orgāni nostiprinās, tur visādas interesantas lietas notiek. Bet dažreiz ir tā, ka viņš ka Pauls nopiržās, tad liekas, ka vienkārši tā kā tev ir tā smirda tā pa istabu tā, ka tev liekas, tā kā ir jābūt noteikti tā kā pilnam pamperam un tu paskaties. Un tas, what the fuck, kā var vienkārši. Es tā rītīgi censtos un tādu noturētu pirdienu izlaist ārā, es nevarētu sasniegt. Mums vienreiz bija traki, kad pēdējā tēma par šo, es nezinu, tas, ko bijis, klausītāji grib dzirdēt, bet Hedrijs vienreiz nebija 2 dienas dirs,
Un tagad viņš padirs. Mēs bijām izgājuši ārā. Un Henrijam ir tā viņa sejas. Es teicu, ka viņš padirs. Es domāju, nu labi, bet mēs esam ārā. Tad uzpūta vējš. Man tāds bija viss parks pamanījis. Jo es sajūtu, man bija tāds, ka Henrijam mēs uz mājām braucam. Jā, viņš diezgan. Tad es domāju, ka Inčīgi prank uztaisīs sievai. Kad viņa pamaina papēt, tad atnāc pasēst tā kaktā dīvaini. Un tu būtu iekakājis ar milzīgu kaktu. Viņa tad, tas no viņa tas, jā, tad vajag. Viņa ved uz analīzēm, tas bija es. Viņš gājas, lai tev viņas laikīt laikam. Viņa analizē tās kāgas, lai jūsu zīdaiņiem metaboliskais vecums ir 34. Viņam 1% alus, viņš tagad ļoti daudz dzēr pēc kakām. Viņš dzēr un smēķē. Es vēl neesmu izdomājis tādu pranku, bet ņemot vērā, ka viņi noteikti neklausās bijis vaļā, let's do it. Aiziet. Tu neizēdz kakas kā Astro Māra. Viņa ēda kakas? Viņa bija uztaisījusi rīlu vai TikTok, kā joku, kur viņa es kaut ko tādu atceros. Atrada kaku. Astronauti? Jā. Un tad viņa bet viņa tas nebija pīsti, tas bija kaut kas cits, ko viņa ēd šokolādes gabals, kas izskatījās pēc kakas, bet viņa uztaisīja pranku, es ēdu kaku. Un tad cilvēki rītīgi, viņas bija parasts joks, un cilvēki rītīgi sacapās, un vienkārši tur mēdījos ziņas, un visi viņai kaut ko raksta privāti, tur tā kā dusmīgi kaut ko cilvēks. To, ka viņa ēd kakas? Kāpēc bija dusmīgi cilvēki tā jau? Jā, viņi gribēja savu bērnu kakas, lai viņi ēd savu bērnu kakas. Dusmīgs, liekas, jocīga reakcija. Pa ko cilvēki mūsdienās nepaliek dusmīgi? Krīze Goran Goras un Māras attiecībās, kāpēc Mārai ir jāēd kakas tagad. Ziniet, dabūja mīnus no tā arēnas koncerta. Jā, starp citu, kā jums gāja abiem Mika Galvanovas koncertā Palladiumā? Es mēģināju savus biksītes tagad. Bet tas bija tik vienkārši paņemt nolgot čomus, lai atnāk mest krūšķus uz skatuves. Nē, bet tie jau bija viņa laikam basketbola komandas biedri, kas to kā prikoli izdarīja. Nu labi, tad jā. Nē, Bāliņš teica tā, bet Aleksandrs teica, ka tie cilvēki, kas met krūšķus, esot stāvējuši balkonā un tā kā izstājās, ka viņi ir tā kā sarunāti, jo viņiem bija maisis ar krūšķuri. Nu tā kā, es nezinu. Jā, ja nozīmē, vai viņš palūdz, vai metiet. Tad tas ir bija cringe, nepiedodam. Tas ir nepiedodam. Bet ja čom izdomāja mēs, tad jau loģiski, jo smieklīgi. Tas nav jau viņa vaina. Man Aleksandrs Guzenko stāstīja, ka... Viņš bija tie koncertā? Nē, jā, bija, viņš izskaidīts. Tāpēc, kad viņš dabūja brīvbiļeti. Nē, tāpatās, kāpēc? Nē, viņam pārējā. Man tev bezmaksas lidojums uz Maskavu nezēlēs. Es jūs gribu... Guzenko jau paņēma. Bet, ko es gribēju teikt... Viņš teica, stāstīja par to, ir, ziniet, tas dziedātājs Toms Jones. Jā, un viņš jau kādreiz bija kaut kāds baigais seksim. Viņa bija tāds... Tommy Lee Jones? Nē. Tas, kurš dziedāja to seksbombu, jā. Un viņš teica, ka viņam vairs nepatīk mūsdienas, jo viņš teica, ka kādreiz, kad viņam sievietes met biksītes uz skatuves, tas bija for real. Jo viņš teica, ka viņas uzmeta, viņas bija mitras, un tās bija... Es biju tā aizgrābis viņas, ka viņas tā uzbudinājās, ka viņas tiešām... Viņš teica, ka tagad viņam koncertos vēl joprojām met, bet viņš teica, es noķertos biksītes vai krūšturus, redzu tur vēl no veikala. Tā kā cena palika. Viņš teica, tā. Ka cilvēki vienkārši nopērk biksītes, kuras uzmest. Viņš teica, tas vairs nav true, un viņam tas vairs nepatīk. Jā. Domāju, viņš paņēma tās visas biksītes savāc pēc tam. Jā, viņš tā kā sēž. Viņš iet mājās un sievē, šis tavs izmērs. Viņam uzvēlts tagad. Mums vajag aiziet un tev mest stand-up pēc stand-up. Nē, lūdzu. Runājot par manu stand-up, ja jūs to gribat izdarīt, tad tāda iespēja jums būs 24. maijā kā sunī, jo mēs izdomājam uztaisīt arī vienu Rīgas izrādi, tomēr ne Āgenskalnā, bet centrā. Man bija 9 izrādes Āgenskalnā un 10. Rīgas izrāde būs centrā, tā kā var aiziet uz bezrindas un nopirkt biļetes un vēl pēdējo reizi iespēja Rīgā redzēt dzīvajā izrādi. Un mēs biksītus skatos. Un mēs biksītus skatos, jā. Bet nedariet to. Lūdzu. Nē, es domāju, ka jūs to varētu noteikti droši. Jā, tas jau nav nekas negatīvs. Ja tas netraucētu uzstāšanos, pēc uzstāšanās. Vai uzstāšanās laikā ik pa brīdim, piemēram, sējas tā kā es redzu liepiņš, vienkārši ir tāda drogu maisiņu un ik pa brīdim. Zini, ko kāds varētu izdarīt? Tās biksītes iemērcēt surstromīgi tajā šķidrumā, un tad mēs tu virsū. Tad viņas arī būtu ar smāršu. Atvest Taņuha autobusu un likt viņai mest. Tā ir taisnība, kad Taņuha out of context, jo viņi laikam rakstīja Bāliņam to, kad viņi ir bez pieteikšanās un bez nekā
kā pati uzaicināt uz caur ērkšķiem uz un viņa piedalīsies? Viņa teica, ka viņa piedalīsies, jā. Jā, to viņa arī ir savos vidīgos jau stāstījusi, ka viņa būs un ka viņa ļoti īstenībā grib, tāpēc, ka viņa grib atmest dzeršanu. Viņa grib beigt dzert, un tāpēc, ja viņai tā raidījuma vadītājs jau teikusi, ka tad viņa var izvēlēties savu lietu, ko viņa grib šova laikā uzlabot, un tad viņa tur speciāls, kas strādās, jo viņa teica, ka viņa negrib vairs dzert, viņai ir apnicis dzert. Pīpēt, kad tur ļaus, un tas viņai svarīgi, un tā, ka pīpēt varēs, un viņa, ok, tad es varu, bet, tad es varētu tā kā nedzert vismaz. Man patīk, kāda ir tā pieteikšanās, jo, man liekas, tur, mums ir jāuzrakstā lieta, ko jūs gribētu mainīt, un tad skatās tāds pieteikums, man liekas, ir atmest dzert un narkotikas. Atmest dzert, man liekas, tur nekā cita nav, tā kā. Kaut viena sieviete, kas nezina to šovu, tādu uzlabot savu uzturu ikdienā nedaudz. Nomest pēdējos 5 kilo, viņi nezina, kas tev cilvēkiem piedalās. Un viņi tur ielaiž iekšā. Es skatos ģimeni burkā tagad. Jo tur ir mana klases biedrene. Kāda ir šajā sezonā tie pāri? Tagad, kā pāri, tā mana klases biedrene ir ar 4 bērniem. Viena pati audzina 4 bērnus. Viena pati 4 bērnus. Jā, crazy. Bet dejo bačātu, tas ir labi. Tad tur ir atgriezusies pēc pārtraukuma Kerkira graudiņa. Jūs zināt, kas ir Kerkira graudiņa? Viņa bija Līga graudiņa, viņa, kad bija pirms tam ģimene burkā, nomainīja savu vārdu uz Kerkira. Un tagad pēc pusgada, kad viņa nebija ģimene burkā, viņa ir sākusi likt taro kārtas negaidīt. Jā. Ko viņa bija zināmāks? Es nezinu. Ar ģimeni burkā, laikam, es nezinu. Es kaut kādas vecās epizodes skatījos. Viņa ir draudzene Lienai Kivičai. Tas jau pietiekami. Tas ir pietiekami. Kas vēl? Un tur vēl projām ir slavenākais Krišnīts Latvijā. Viņš joprojām viss ir. Viņš joprojām ir Uģis Kuģis. Kā var neapnikt dzīvot, kad tev uz laiku kameras bažas sejā? Viņam jau diezgan patīk. Neliekas, viņam patīk. Viņam maksā. Viņš jau gāja pirms tam vadīt visādas pasākumus, lai viņi skatās. Viņš to vēl projām dara. Bet viens ir vadīt pasākumus, ka tev ir vienkārši, šovakar man jāaiziet, un es varēšu aiziet mājās, bet tev viņiem jau katru tur, viņš jau vairākas reizes nedēļā pie viņiem brauc. Kāds, man liekas, 2 dienas, jā. Un viņš ir kaut kādā 5. gada tajā visā. Viņš visu laiku tiek filmēts, jā. Un viņš nav, un es kādreiz uzslēdzu, un tas ir tik garlaicīgi, piemēram, vakar viņiem bija epizode, kur vienkārši visa epizode bija to, kad kuģi ir nolēmuši izmainīt savu sīknaudu. Un tad vienkārši bija visa epizode ar viņiem, kad viņiem ir tāda burciņa, kur stāv visa sīknauda, un tad viņi iet uz banku, un tad viņi min, kā tev liekas, cik tur būs. Sieva pasaka 73 eiro, viņš pasaka, ka man liekas būs 80 eiro, ir 84 eiro, un tad sieva ir jāpēr kuģim saldējums. Tā bija fucking vesela sērija. Viņiem bieži kaut dalībniekam, nekas īsti nenotiek dzīvē, tev jāstrādā, un tev nav baigi laiks, un ķipā, ko mēs ejam uz IKEA, nopērkam jaunu segu, tas tieši nekas nenotiek. Gromuls bija ielicis, man liekas, Instagramā, vai kaut kas cits, nevis Instagramā, Twitterī, tas nebija Gromuls, kaut kas cits bija ielicis, kad slavenības bez filtrs ir tās 2 lesbietes, kas apprecējās slavenās. Sandy un Dandy. Jā. Viņām bija sērija, ka viņas gribēja izmest pānu, bet tomēr neizmeta beigās pānu, jo viņām vajag 2 pānas. Bet tur nebija kaut kas tāds ar to, ka viņi ķipā bija reklāmas, ka var nodot pānas, kas viņiem nav vajadzīgas. Jā, kaut kas tāds. Var nodot to kaut kādā vietā, un tad pāris sērijas vēlāk viņiem tāpat pāna īstenībā mājās ir, un ka viņi aizgāja fake nodot pānu, jo tas bija vienkārši vajadzīgs sponsoriem, bet viņi negribēja atdot to savu pānu, jo viņiem patika tā pāna, un tad viņi bija pēc tam turpināja viņu lietot citās sērijās. Ko viņi tam pānām, kaut kāds tanks taisa un dod Ukrainai? Ko tu lietot pānu iesauc? Es domāju, tā ir kaut kāda nodošana, kur viņi pārstrādā, pēc tam kaut kas tāds. Tad varbūt par kaut ko, es nezinu, vai maksā kaut ko, es nezinu. Nereklamēsim kaut kādus. Ko es gribēju teikt par nodotām pannām, un ģimenēm burkā, es aizmirsu. Sponsoriem. Nē, es gribēju zināt, ko teikt. Karoči, ko es uzzināju vakar no vienas čom, tu sāc vadīt stand-ups, vai ne, runāt stand-ups, tad tev sāk aicināt vadīt kāzas, vai ne? Izrādās ir paralēls universs, man viens bijušais skolas biedrs uzrakstīja grāmatu par nāvi un pēcnāvs dzīvi, un viņi tagad aicina vadīt bērns. Viņš jau ir vairāks bērns novadījis. Jā, kaut kādā. Tāpat kā kāzām, obligāti nevajag mācītāju, kurš savādā, tāpat tev arī nevajag mācītāju bērnus. Jo cilvēki mazāk ticīgi paliek, jo viņi biežāk var izvēlēties. Kad ir stand-up komiķis, vai tāds bērniem aicināt? Jā, es esmu aicināts 2 reizes. Tu neesi piekritis? Es neesmu piekritis, nē. Es varētu būt diezgan tā kā, heavy kopumā spēt. Tas nav tā pēc kāzām.
Zinu, kāzās gāja tā, mičošana, un man darba diena ir beigusies. Tā kā, bet tagad viņi uzbars tās 3 smiltis, un es pīs mājās. Kādu smieklīgi joku izdomāju par šo jaunieti, ko 16 gados notriekt uz ielas mašīnu? Kādu lai es cepienu uztaisu šim? Ko negaidīt atņemt. Un tikai vienmēr kāzās ir kaut kā tā kā ejošā joka, kas strādā visās kāzās. Tā kā tad ir vienmēr tā kā, krematorijā vienmēr cepienu joks nostrādā. Tā kā, jā. Bet es neesmu piekritis, jā, tās nezinu, ir tāda halčiņa, ko viņam vajadzētu, bērēt. Tu arī negribi pārāk daudz naudu prasīt par to. Tagad tas liekas, zini, kā es esmu, man ir diezgan pilns grafiks, būs 500 eiro. Jūs paprasījāt diezgan pēdējā brīdī. Būtu laicīgi pajautājuši, kā tu nezināji, ka tev dēlu nobrauks smagais Liepājas šosei. Bet kopumā tas, ka viņam mācītāji, tas ir tā kā novecojis. Baigi jau, nav baigi ticīgi cilvēki. Tad, ja vajadzētu kādu citu veidu. Nē, pie nāves, man liekas, cilvēki bišķi ticīgāk paliek. Viņiem gribas, varbūt, lai mācītājs. Tomēr tas Dievs ir, tad, lai viņam vismaz pēdējos vārdus pasaka mācītājs, un viņam tā kā mācītājs, lai pasaka labu vārdu par viņu Dievam. Nē, bet ir daudz, jau nav mācītāji. Man ir sanācis pēdējā laikā paciemoties bērēs. Tu jau pats paprast, vai jūs gribat kā laicīgi vai ķipa reliģiski to izvadīšanu. Jūs pasaka, ka jūs gribat laicīgi, tad tur ir vienkārši kaut kāda, tāda tanti, tāda kultūras nama tanti, kas māca forši runāt, kaut kāda dzējoli ieliek. Vai sīpinies, bet labi bērnu vadītāji. Viņi uzdziedāt kādu dziesmu, tā kā tajā saimnieks meklēs jau dzīvoši ilgi. Šis gan nedzīvos, šim jau dzīvīte beigusies. Bet jā, nebeidzam uz bērniem šo podkāstu, ne? Jā, tev kopš tagad par Vibes internets runājot, tu tagad esi televīzijas Viļņos? Nē, Viļņi ir radio. Nē, televīzijā arī pa Viļņiem. Dzīvokļu Viļņos. Bet, vispār televīzija, tev ir tas raidījums kopā ar Vibes internets, kur jums ir. Vai tev nesāk nākt no kaut kādiem kultūras namiem vairāk piedāvājumu, tāpēc, ka cilvēki redz. Es pieņemu, ka tas vidējais skatītājs. Tas, ka tomēr ir. Jā, ir vairāk tā kā. Nē, ir parādījušies vairāk, ja tomēr kādreiz, tad, kad mani atpazina, pirms tam man kaut kur uz ielas vai kas atpazina tātad stand-ups, interesantā kārtā bija vajag, kas man tajā tāds. Un basketbol, tie bija kaut kāds tāds viens cilvēku tips, tad tagad ir ļoti vēl klāt nākuši, un man bija ļoti interesanti, mēs bijām pagājuši sestdien Brīvdabas muzejā. Es saprotu, Brīvdabas muzejs neaizliet. Un tur ir tā viena kaut kā tā Usmas baznīca. Kurš Brīvdabas muzejā pie katras tās ēkas ir cilvēks, kurš ir tur atbildīgs. Un mēs tur ejam, mēs prasām, ir vajā, tur ejiet iekšā, un tā sieviete, kas viņa tā, nezinu, kā jūs uzrunāt. Es jau jūtos, ka jūs esat kā mana ģimene, jo mēs jau katru sestdienu tiekamies. Un, jā, tā kā ir nākuši klāt kaut kādi. Un arī tie piedāvājumi mainās. Piemēram, tikko piedāvāja 12. klases izlaidumu novadīt, kas man pirms tam nekā tādu piedāvājumu nebija nākuši. Jā, jūs skolotājs skatās, un bet šis tāds jaunietis, un viņš tāds smieklīgs, jauniešiem šis varētu patikt, šis būtu tā kā baigi piemērot. Jā, tā kā ir. Tajā šovā jums tie skīti, tu esi kādu skīti, jūs kopā domājat, vai tev kāds šis mans skīts vai kā? Jā, es arī, man ir tie mani skīti, kuros, tad, un tad ir tā, ka tas, kurš izdomā kaut kādu skītu, tas arī vairāk iespringst izdomāt, kas tur, bet tad vēl ir tāds stūbā lieta, ka tur ir Es tagad 2. sezonā sāku saprast, kā to var darīt, jo tad vēl ir arī tomēr režisors. Un ja tu tā pavirši pasaki, es gribētu skītu par to un to, tad nonāk tā filmēšanas diena, tu tomēr režisors pieliec, ja tu gribi tā riktīgi savu skītu, tad ir tā diezgan precīzi tev jāuzraksta, kas man ir. Pēc šīm sezonām kaut kādi 5 ir bijuši, ko es no A līdz Z. Kurš bija tas mīļākais? Man laikam arī tas, kas vislabāk aizgāja pēc tam internetā, bija, kur es biju futbola izlases treneris Kazakēvičs. Un tad šogad man patika, es uztaisīju, man pašiem, es lepojos, es uztaisīju balss maskā skītu. Man liekas, tur ir tāds meta humors, jo sīpeniets ar spūri tēloja sevi. Ka es esmu cilvēks, kam ir apzagta māja, un es pasaku detektīvam, ka man cilvēkam bija kaut kāda maska, tas, kurš apzag, un tad vienkārši tajā policijas iecirknī tiek iesūtīta baibas sipnieks galvā ar spūri, kas tas varēja būt maska, kas sāka kapuce, tas varbūt prusaks bija, un tad viņi min vienkārši slavenības, kas apzag man dzīvokli. Bet jā. Bet Kazakēvičs tas bija, man laikam. Un tad arī viņi tieši atlaida pēc tam, tad viņš tur kaut kā sakrit. Tas jau bija ļoti arī labs taimings. Taimings, jā. Un visā futbola sabiedrība, sporta sabiedrība aizgāja labi. Jo. TikTokā aizgāja labi. Viņš bija TikTokā, jā. Bet kā jūs cenzējāt to seju,
no sākuma jau cenzēt, tā cenzūra tā kā aiziet. Tā. Kuru? Tajā futbols. Nē, tas nebija tas futbols. Tas bija no izlases? Delfiem, jā. Bet, ko es gribēju teikt, bet mums vislielākais tomēr tā raidījuma slavas brīdis bija ar Andrikiviču šīs sezonas. Pareizi, kur viņš pasadusmojās. Jā, par to, ka viņš pārklausījās. Zini šo? Jā, bet viņš vienkārši tagad... viņš pārklāsījās. Tur vienkārši pat bija rakstīts, ka dzied ministrs. Reāli jūs ņirgāties par naudu. Un viņš vēl teica, ka Baiba... Un galvenais patīk, ka viņš visu laiku teica, ka Baiba Sipnieks par to samaksās. Baiba Sipnieks tajā skitā pat nebija klāta. Viņa tur nebija, bet samaksās Baiba Sipnieks par to. Tas bija Lienīt, gan jau, ka bija pāris fokus dzērienus izdzērus. Vai arī tieši nebija, un tad nesafokusējās. Un pārfokusējās, un tur bija dzirdēja, saklausīt kaut ko sākt dusmīgi. Tad tu nevari īsti atkāpties, ja tu esi iesācis to virzienu, gan jau, ka viņi otrajā vai trešajā dienā viņi saprata to, ka viņi turpināja. Jā, neteica, bet vienkārši tāds, labi, mēs esam ieņēmuši šito kursu, mums ir jāturpina. Viņi teica, man visi raksta un prasa, vai es esmu miris. Es nedomāju, ka tā nav. Viņam kaut kas komentāros prasīja, kas tad tieši tev raksta, un Andris turpināja visi. Jā, ļoti daudz cilvēku, kas manā humora šovā uzskata, kā ziņas. Ja tur teica, tas nozīmē, tas ir kā panorāmā būtu sižets. Pat ja tur būtu vārds miris, lai gan tur bija vārds ministrs, tas teksts būtu, ja es būtu miris. Bet es nenozīmēju, ja es būtu miris, Andri, tu dzīvs. Un ja tu domā, ka Andris ir miris, kāpēc tu viņam raksti? Viņš sēž online messenger. Tu esi dzīvs tas? Jā. Es online esmu. Jā, tikai interesanti. Bet tas ir mūsdienās. Apvainojās. Kas? Vēl viens gadījums, ka cilvēks apvainojās. Jā. Mūsdienās cilvēks apvainojas un sadusmojās par pilnīgi visu. Jā, es nesaprotu, kā jums neviens nesola. Jūs tomēr bijis vaļā diezgan daudz kaut kādus cilvēkus esat nodirsuši. Mēs jau tikai labas lietas. Mēs uzsūtam cilvēku, lai labas vārdus raksta, piemēram, tev. Taisnība, jā. Tas bija ļoti jauka diena. Vai tev bija sītēmēt? Tas jau pozitīvi tikai. Bet man liekas, ka bija jaunāks, ka kāds bieži ik pa laikam paliks dusmīgs, ja mēs tiešām tu ņiegājies pa kādu no viņas skatu punktu. Vismaz diezgan maz bijis pamācīts. Cilvēks saprot to tomēr, kas ir joks. Mums ir vienkārši tādi ļoti labi klausītāji. Mums ir labi atlasītāji. Bet man arī sanāk stand-upā, kad es kādreiz kaut kādas slavenības konkrēti pieminu, ir kāds joks par viņiem, un es nemelošu, ka es nezinu, vai viņi to ir dzirdējuši, vai tas līdz viņiem ir aizgājis vienmēr, bet ja es kādu no tām slavenībām, nezinu, pēdējais bija veiklā Senukai ieraugu, es uzvelku kapuci un eju pa citu ailu. Es negribu šo sarunu. Ko tu pamanīji Senukai veiklā? Neteikšu. Atnāca uz izrādi. Nē, tas nav. Neko. Tas nebija šī izrādē? Tas bija šī izrādē. Es tev pateikšu pēc tam. Labi. Jā. Tev bija kāds, ko tu pieminēji slavenību. Par ko tev bija tas buļļa pīms vai kas tev bija? Vai kāds, kas tev, nevis buļļa, bet tas aktieris, kā viņš sauc. Pagaidi, man bija par to aktieru cīņas kaut kāds joks, ka tu vēlies redzēt viņu cīņu. Tas joks. Tas citādāk nofilmēs, bet tas, kas bija tas latviešu smukais puisis jaunībā, viņš jau vecs diezgan. Es neatceros. Bulis? Nē, bet man ir bijis, man patīk, kad ir visvairāk tas reizes, kad man ir par kādu cilvēku joks, un es redzu, ka viņš ir skatītājos. Tas ir interesanti. Un tad ir vienmēr forši redzēt cilvēku reakcijas. Piemēram, ka man bija par Ievu Florenci joks, kur es labi pazīstu, un tā viņi bija skatītājos. Un tad es pateicu to joku, un visi cilvēki pagriezās uz Ievu Florenci, skatījās, viņi smējās, un viņiem tāds, labs, jā. Vai arī Krīvēni bija tāpat tās, jā. Kreipēns bija kaut kā apvainojis tev par to, ka tu kaut ko... Jā. Sākumā viņš bija kaut kāds neapmierināts. Mums viss ir kārtībā. Mēs esam izlīguši, viņš man aicina uz Daugavpilu. Viss kārtībā. Jā, es braucu uz to spīdoju beidzot. Ar Kreipis bija, kad es viņu kaut kur lieku, esmu parodējis. Jā, laikam. Jā, es atceros, kaut kad viņš bija tāds ne līdz galam apmierināts, bet tu viņa sirdi esi... Jā, esmu iekarojis, jā. Pat tik tā man ļoti patīk ar Kreipānu komunikāciju. Mēs vienreiz ar Bāliņu vadījām kopā kaut kādu Ziemassvētku balli, kaut kādiem žurnālistiem, kur arī viņš bija. Viņš bija tāds forši iedzērs. Tajā dienā notika Eirokaus futbolā, kaut kādā 3. līmeņa, un mēs vienkārši Bāliņu sēžam, mums ir pauze. Pienāk klāt Kreipāns, tā uzdunkā no muguras. Viņu redzējāt? Šahtar iesit! Nice, tā kā. Mēs neredzējām, bet labi, jā. Bet prieks par Doņetsku Šahtar, jā.
Bet tā, ka viņš tev bāliņu sajauc, ka viņš bāliņu teiks. Nē, tas ir Žoržs Siksne. Žoržs Siksne katru reizi, kad viņš ir backstage kopā ar Edgars Bāliņu, prasa viņam kaut ko par NBA. Un visu laiku slavē, ka labs jums tas raidījums par to NBA ir. Tā kā tur Žoržs tā nešķiro. Jūs esat ļoti vizuāli līdzīgi. Ja es nepazītu, es eju sajaukt. Pirmos, kad 3 gadus, kad mēs bijām draugi, viņas laikam divas jautas nevarēja. Tā kā, kamēr, zināju, tā kā, ir 2 tie komiķi, un tad, kā, viens bija garāks, īsāks, bet kurš tas tā kā labāk kreisā roku. Tad kā arī ilgi nebija mūs redzējis reizē vienā telpā. Jāsaka, tev, teiksim, kaut kāds karsēm izskatās līdzīgs, jo viņš vienotrai tā kā vienā stilā. Tāpat komiķi, ķipā. Man visi komiķi, tu, Kalvis, Edgars, Staškevičs, visi tas vienā. Tu zini, kas man vienreiz bija ar komēdiju Latviju komiķiem smieklīgi, mums bija kaut kāds komēdiju Latvijas šovs, un neilgi pirms man jāiet uz skatuves, es redzu, man kaut kā tā kā stulbi mati izjukuši, ir tā kā priekšā, es viņas gribu, tā kā uz aizguru. Un es gribu paprasīt kādam ķēmi, vai matu līdzekli kaut kādu. Un es tajā backstage tā pagriežos, un tur sēž Guzenko, Žilins, Staškevičs. Un man tas ne šeit. Nē, tas vienīgais ir matiem. Nē, man Kalvim Kreits man ir. Kreitsim un man ir, jā, un Strautiņam ir, jā. Nav tik traki, bet tā kā daļa no mums varētu tajā Donu video klipā easy startēt. Es tā kā tieši domāju, viņam vajadzēja, jo viņam visi tie lisē tajā video klipā bija vienādi. Būtu ļoti smieklīgi, ja viens no viņiem būtu Staškevičs, kurš ir tāds pilnīgi citādāks. Ir kā tāds pats, bet... Bet zinu, ko es par to klipu kaut ko domāju. Viņam jau ir gan latvisks klips, gan angliski. Bet muti viņam kustās... Latviešu. Es domāju, vai viņi 2 reizes pārfilmē identiski to pašu klipu ar tikai tiem kadriem, kas ir gan latviešu, gan. Tu man atgādināji, jūs esat skatījušies Dumpis. Es skatos Dumpi. Viņiem bija tajās epizodēs, kas man kaitinoši, kad viņiem ir tas, ka viens fujiks ierunāja savu lomu krievu valodā. Viņam neiet riktīgi muti. Viņam pēc tam dabīgi latviešu teksts, bet viņš krieviski muti kustina, bet latviešu ir vairākiem gadiem seriāliem. Bet tu saproti, kas Dumpi, tā kā Dumpi ir tā viena lielā problēma vispār, kā Dumpi, tātad tur viss notiek latviski. Bet tā kā idejas, ka tie karavīri savā starpā sarunājas krieviski, bet viss notiek latviski, un tad tur ir vispār apjukums, jo tur ir viena tāds brīdis, kad vienai čiksai pirmajā sērijā uzbrūk, tāpēc, ka viņa atbildēja latviski. Bet tur viss notiek latviski, tur vispār daudz ko grūti nolasīt. Tu nezini, kāpēc bija tā, ka tas čalis no sākuma krieviski teica, un pēc tam viņi pārdomāja, vai kā viņi to nofilmē, kāpēc tas aktieris bija citā valodā? Tāpēc, ka vispār runā latviski. Tur teorētiski tiem visiem vajadzētu runāt. Jā, es nezinu, tas ir tāds kaut kāds ēķa, es arī nesaprotu. Tur vajadzēja vienkārši paņemt kaut kādu citu, vēl latviešu aktieru, kurš arī runā latviski tāpat kā visi. Jā, bet, jā. Jo nav jau jēga, ka viņa balss neizmanto, viņa mutis. Jā, viņš kustina latviski vismaz muti un kāds cits ierunā. Jūs kā netic, ka nevarēja atrast, kas dara tajā lomē. Tur vajadzēja. Gan jau, ka tur ir kaut kāda dziļāka doma, ko mēs parastie prāti nespējam. Ko tikai Andrejs Ēķis saprot. Jā. Jūs padomājat džinsus kandidēt? Es vēl neesmu sācis skatīties, bet ļoti labi. Plānā. Ļoti labi. Labs. Man ļoti patīk, jā. Labāks par nelūgtiem viesiem. Jā, viņš, man patīk arī ļoti nelūgtie viesi, bet padomju džins ir, tur ir vēl tāds next level, cik tur viss ir profesionāli. Tas ir kā Benjamins kundze vienā kategorijā drīzāk liek. Drīzāk, jā. Tas tāds, bet tas, kas man patīk, ka tā tiešām ir dramēdija, ka tur ir drāma, bet tur ir pietiekami daudz tādi smieklīgi momenti, bet viņi nav arī pārspīlēti, kad tas neaiziet tādā superkomēdijā, bet ir tiešām brīži, kad ir rēcīgi. Kāds būtu jūsu latviešu seriāla top 3 all time? Man ir. Laikam tagad man ir jāsaka, es gan tādā padomju džins esmu redzējis šobrīd pusi no 8 sērijām, bet es liktu likteņu līdumnieku ir honorable mention, bet ir jāliek Sarkanais mežs, Benjamins kundze padomju džins. Es būtu bez padomju, tā kā es neesmu redzējis padomju džins, es būtu likteņu līdumnieks, un tu pārējie 2 man tieši tā paši. Likteņu līdumnieks. Vēl es honorable mentionos ieliktu Dzīvokli. Leģenda. Viņi kaut kad nesen rādīja par LTV7 sestdienu rītos, kad 3 epizodes pēc kārtas. Un tad es paskatījos, un es skatījos vienkārši, what the fuck? Par dzīvokli. Komunālo dzīvokli. Komunālajā dzīvoklī dzīvoja visādi cilvēki, un viņiem bija visādas situācijas. Ženija. Galvenais varonis bija Ženija, ko spēlēja Helga Dans
Landsberga. Un es vienkārši skatījos, un visas tās lietas, vienkārši tādu flashback nāk, jo es biju aizmirsis, bet tā kā skaties, tos laiku nāk atpakaļ. Jā, bija reku tā vieta, tā bija tie cilvēki. Mēs bijām klases ekskursijā uz LTV ēku, Mēs arī uz dzīvokļa setu, tā kā filmēšanas. Mēs vēl bijām, bet tu nebija. Jā, mēs arī bijām. Un, jā, tas bija tik tā kā, bet, kad skaties, var redzēt, ka viņš ir 90 gados filmēts, tā kā, cik ļoti tur visi bija tādi, ko mēs var darām. Viņš jau bija arī tulkots, taču tāpatās, tas tajā laikā oriģināli reti kaut ko vispār rakstīja. Jo Monika jau arī bija nopirkta. Sirdsmīļā Monika nopirkt, jā. Fuck! Man tā patīk, cik Sirdsmīļā Monika bija rēcīga tajā Zilonas studijā, tā aktrise. Kad tur bija tas aktieris, kurš ir Imants Strats, kurš ir visu laiku cīnījies ar lieko svaru, un tagad notievēs, un tas bija viss publiskā. Un tam aktierim prasa, kurš tēma bija par aktieriem, teātra dienas raidījums. Un ir tā Mirza Martinsona, un tad Imants Strats, viņam tas vadītājs prasa, no kurienes tev atpazīst cilvēku Latvijā. Viņš saka, ir dažādi. Citā vietā man atpazīst no tās lomas, citā vietā no tā seriāla, Saplēstā krūze, un tad tā Mirza Martinsona. Un citā vietā no Stokholmas diētas. Tas bija tāds. Jā, nē, ir vienmēr nāc, ka tādi vecāki cilvēki uztais to burn. Tas ir rēcīgi. Stokholmas diēta. Jū, viņš tāda. Tā ir kaut kāda viral diēta. Kad tev islāmis uz ielas piekot, tā ka nepāies 2 mēnešus no tevi dabiski. Tā ir kaut kāda. Precīzi. Es nezinu, liekas, viņi ir uz robežas ar skēmu kaut kādu. Tur ir tā problēma, ka viņi ir nepārāk, tu ļoti īsā laikā ļoti notievē, bet ja tas cilvēks pēc tam, lielākā daļa cilvēku pēc tam dabūna 2 tik atpakaļ, jo tu esi kaut kā tā slimi notievējis, un ja tu pēc tam atgriezies kaut tuvu tiem saviem iepriekšējiem paradumiem, tev nāk viss atpakaļ. Bet ir kaut kādi cilvēki, kam tas ir nostrādājis, un viņi arī ir palikuši tie vārdi. Tā bija. Kāds jūs mīļākais diētas? Būtiņa diēta, ko es jau gadiem ilgi saprotu. Tā ir nice. Zini, kāda man neliek sev prieku. Es noklausījos to citas epizodi ar Lienu Šomas, un es vispār saprotu, ka ir tā vairāk jāpriecājās par dzīvi. Viņa atstāja jums kādu akmeni? Viņa, bet kaut ko viņa atnes. Viņam zemenes atveda no Spānijas. Zemenes no Spānijas? Kas gan jocīgi, jo viens no labākajiem zemenēm pasaulē ir no Latvijas. Jā, bet Latvijā vēl neaug. Jā, Latvijā jau būs tikai vasaras vidū pēc Jāņiem sāk pirmās parādīties. Bet Liena Forši bija, ne? Tāds pozitīvs cilvēks. Ļoti pozitīvs cilvēks. Zem kaut kādiem. Es nezinu, ka Latvijā ļoti, jo bija tas, es to Bad Vegan skatījušies, to latviešu skamerē. Un viņai, ja viņi bija Latvijā, viņa Mārtiņa Rītiņa filmējās. Un tad Mārtiņš, kam rādīja latviešu zemes, viņš teica, Latvijā ir viens no labākajiem pasaulē. Interesanti. Interesanti. Paldies. Bet ir man bērnībā, es tagad īstenībā zemes ļoti maz vasarā ēdu, bet bērnībā tas man bija. Laikam tāpēc, ka nebija tik daudz saldumu un viskodas pārējās lietas, bet zemeņu laiks bija tāds, ka es tiešām varēju ēst. Mums bija nenormāli daudz dobas mājās ar zemenēm. Kaut pusdārs parasti bija zemenēm, un tad bija katru otro dienu viņas jālas, un katru otro dienu ir lielais spainis pilns ar zemenēm. Tad tu ēd visos veidos pienu un cukuriņu. Tad ar to iebiezināto pienu mēs ēdām zemenes. Tas bija tā kā dipo visu laiku iebiezinātajā pienā. Tā ir Stokholmas diēta. Zemenes iebiezināto pienu, tad izvēmies to. Tagad kāds klausās šo epizodu, kurš ir nolēmis notievēt, viņam tāds āpoļs. Pēc iebiezinātais piens kreizīs, kaut kā es viņu nopirku. Viņš nenormāls, ka viņš ir cukurs. Man izstāstīja, viņam izrādās, iebiezinātam pienam ir arī tāds mīkstās padziņas. Un to stāstīja Valters Krauz, viņa ģimeniska lieldienas. Uz iebiezinātā piena diētas, visam lietas klāt iebiezinātā piena. Kā tu beigās notēvē? Nenotēvē beigās. Es visam lieku iebiezināto pienu. Es vairāk kā pieņemos, vairāk nekā notēvē. Tad vienā brīdī ārsti liek notēvēt un tā laba motivācija. Tā no diabēta kāja nozaļiem minus 15 kilo. 10 minūtēs nomest 15 kilo. Tezaurā paskatīties. Nē, vienkārši kāds cilvēks viņam lieldienās pie galda sagriez olas un paņēma un uzspēja savu majonēzi, bet tas bija tas, kas ielika mutē tādu olu, iebēstāt pienu. Bet ar citu par olām. Bērniem ir interesanti snēki, es nezinu, Henrijam patīk, ja mēs kaut kur ejam, tad ir vienkārši līdzi sagriezt cābols, viņam tas tāds snēks. Un šodien bērnu laukumā vienai meitenītei mammai līdzi vienkārši bija trauciņš, kur ir nomizots vārīts olas. Un tā meitene gribēja kaut ko uzkost, viņai mamma iedeva, viņa tā kā ābolē vārīt olu vienkārši tā.
Katram sīkiem Jā, savs. ja viņi nezina sākumā, kaut kāds čips un tam līdzīgi. Jā, nevajag dot arī. Tāpēc, ja mēs bērnībā ēdām, bija saldums, krūtais saldums, bija baltmaize, krējums un cukurs pa virsmu. Un tev tāds, fuck, yeah, šis ir saldums. Un tas likās normāli krūti, bet īstenībā tā ir tik basic lieta. Bet, zins, es kaut kad uztaisīju tādu. Vēl joprojām neesmu. Vēl bija rabarberu cukurā, kas tā kā Jā, rabarberu galā vienkārši, iebāz cukurā, un tad tu ēdi, un tev tas skāpes salds, un tu liekas vienkārši best. Tik maz vajadzēja. Es biju veikals, paņēmu, es samaksāju par kastu, un nākamā man tik daudz bija jāmaksā. Un es nezināju, ka mēlens maksā šausmīgi dārgi. Man liekas, mēlens, kā kuldīgā, tu biji čigāni mežā savāc. Samaksā 2 lati, un to pēļu parādu un iedod kilo mēlens. Tas ir tad, kad pirmkārt tirgu tādu pēc tādas. Šīs ir krūmelens. Jā, un šīs jau atkal kaut kur, gan jau ka vēstis no kaut kur šausmīgi tālu. Nav īstā sezona, ka viņi ir siltumnīcā audzēti vai kas. Nē, plus krūmelens, tās, kas ir tāds lielāks, kuras veikals tirgot, tās jau speciāli stādi, speciāli audzē, tās nav tās mežā salasītās. Lāču mamma bērniņam mājā žūžot dziesmā lasīm. Tās nav tās. Ot tā? Nu labi. Man liekas, pēdējās 20 minūtes neviens neklausījās vairāk šajā epizodē, jo mēs ļoti basic runājam. Vai jūs vienmēr tik ļoti basic runājat? Tas ir mūsu labākie brīži. Jā. Pagad pasies, ko skaties tajā tezoras? Es gribēju, tezorā vispār, ko nozīmē vārds diēti tieši. Un diēti ir īpaši uztur režīms, kurā noteiktā veidā reglamentēts uztur līdzekļu samērs, to kulinārās apstrādes veids, kā arī ēdienrežu starplaiki. Tas nav par notievēšanu. Tas nozīmē, ja tu tā kā mana diēta ir ēst tikai treknus ēdienus, tad tā ir diēta. Tā kā to sauc par diētu, kad, piemēram, atlēts grib bulka ap, tā ir diēta. Es varu vēl vienu lietu ieplagot. Tā kā tuvojās hokeja čempionāts. Tad šogad es tur arī mazliet strādāšu, bet es aicinu visus forši ar street food, foršiem dzērieniem un lieliem ekrāniem VF kvartālā. Kas tur būs, Paula? Tur būs visādā. Tur būs vairāk tirgotāji. Tur būs Mežpils. Es ceru, ka būs Mežpils, bet var arī nedzert tālu, bet tur būs street food, tur būs liela ekrāna. Ja būs slikti laikapstākļi, tad ekrāns būs iekšā tajā VF koncerta zālē, kur Fiņķim bija koncerts. Ja ir lietas, tā kā, ja jums ir apnikuši tās parastās teltis, kur ir, tad tur būs tā mazliet glaunāk un var iet tur skatīties hoķīt. Kas ir VF kvartāls? Pie VF kvartāls. Tur, kur ir Unijas ielas, nezinu. Es zinu sporta kvartāls. Sporta kvartāls citā vietā. VF kvartāls ir aiz gaisa tilta. Pie VF tilta. Es nesaprotu, tas skaitās gaisa vai VF tilts, jo viņi sauc oficiāli gaisa, man liekas. Jā? Es nezinu. Un tad kaut kas mums teica, ka gaisa tilts skaitās tas, kas iet tur no LMT un starp Elkoru, tas tilts, kas tālāk tur iet. Tas ir VF tilts. Un, jā, es nekad neesmu to sapratis. Tas ir gaisa tilts, ir skaitās tas, kurš ir pa Baronielu. Cik ir pūkstens? 2:7. Ofarīga zeļi! Labi. Paldies, klausieties. Mums nebija nekāda mūzika. Bet, mums vispār neko neuzlikām. Nevienu mūziku. Atvainojiet, lūdzu,